Jau saka, nopērkot to, saucamo džipu, griboties kaut kur tā doties. Mums arī gadījusies tāda paliela mašīna un domāju, kur gan varētu doties. Un tad atcerējos savu veco labo domu par to, ka ērgļa dzelzceļiem tā sliežu vairs nav. Šitas tagad būtu īstais, lai pamēģinātu pa dzelzceļu uzbērumu, kur sliedz vairs netraucē un gūšņi ar sen aizmirsušies, aizbraukt, kas zina, varbūt līdz pašiem ērgļiem. Plāniņš mums ir, GPS ar kaut kur ir, dosimies ceļā. Neviens nezina, kas no tā sanāks. Tagad, kopš sliedzes pat uz apvedceļa ir likvidētas, skaidrs, ka vilciens visdrīzāk nekad vairs nekursēs. Un kā runā, sliedzes jau demontēts visā garumā līdz pat ērgļiem. Jau pagājuši gadu par šo uzbērumu notika piedzīvojums sacīksts ar velosipēdiem. Tagad arī mēs meklēsim piedzīvojumus. Un ja mums izdosies, tad visdrīzāk jau šonedēļ tie, kur dosies uz Madonas ralliju ar bezceļa mašīnām un saulaicīgi, varēs mūsu maršrutu atkārtot. Esam nonākuši uz īstās stīgas. Ērgļu dzelzceļš, dāmas un kungi. Tad sagatavoties, tātad braucam ārā, ir bez 15-12, noliekam odometru pa nulēm, lai zinām. Un tagad pati svarīgākā lieta. Cilvēki jau pieraduši brauc ar tiem tomtomiem. Pārstās pa labi, pa kreisi, tur pagrieziens, tur galvenais ceļš, bet te jau nekā tā nebūs. Tāpēc jāatcerās vecās labās tehnoloģijas. Paņemam veco labo Magellānu, kur pirms gadiem 8 skaitījās pats krutākais ar krāsaino displeju un šausmīgi ēd baterijas, bet mēs jau pieliksim pie 12 voltiem, un šis jau nu rādīs, kur mēs atrodamies, nevis kur mums jābrauc. Jā, esam pieraduši pie civilizācijas. Kamēr esam uz ceļa, nodara modernie vērti, bet iebraucot vietā, kas nav definējami, tā kā ceļš, tā kā ne, nodara vecā sēņotā iekārtas. Taisnā līnijā līdz ērgļiem ir daudz īsāks attālums nekā pa autoceļu, bet ņemot vērā segumu un ceļa neprognozējamību, nav skaidrs vai un cikos būsim galā. Vispār viss tas ceļš ir braucams, bet mazliet neumulīgi, jo vietām ir tāda cauruma, bedres kaut kāda izskalojuma. Laikam drošāk būs piestāt un ieslēgt vismaz pilnpiedziņu. To mēs darām tā, ka ieliekam neitrālajā un pārstātam šito kloķītu uz H4. Un ja baigi vajadzēs, vēl var dabūt arī L4. Es domāju, ka pagaidām pietiks. Ar L4 mēs brauksim uz ērgļiem, es domāju, 2 dienas. Braukt pa tik taisnu ceļu ir šausmīgi garlaicīgi. Ja vien tas nebūtu tik neprognozējams, neviens tak nezina, kas būs priekšā. Un arī ceļa nomala ir diezgan mīksta, tajā nevajadzētu trāpīt. Esam nonākuši līdz pirmajam krustojumam ar normālu autoceļu. Un rekā aizstās dzelzceļš tad, kad tas beidzas. Tik daudz paliek pāri, tik daudz labas malkas. Sākot ar 2007. gada 5. oktobri, tehniski iemeslu dēļ, pēc smagās automašīnas sadursmes ar vilcienu, atcelti dīzeļvilcieni. 7:58 no Rīgas un 8:35 no Rīgas. Lūk tā, kopš tā laika laikam te nekas īsti vairs nenotiek, bet stacijas ēk ļoti smuka, vai ne? Šī Kangaru stacija ir vēstures piemineklis, būvēts 1937. gadā. Un tajā joprojām dzīvo cilvēki, kur agrāk strādāja uz dzelzceļa. Bet šī vieta nepazudīs, jo tā jau ir iemūžināta arī mākslas filmā. Režisors Ants Mizišs uzņēma savu pirmo pilnmetrāžu spēļu filmu Medības. Bet mēs dodamies tālāk un sastopamies ar pirmo šķērsli savā ceļā. Dzelzceļa tilts pie Suntažiem. Pa gabalu izskatās labi, bet, ja paskatās tuvāk, daudz bīstama lieta. Naglas, kas rēgojas no gūšņiem, tās vēl ir nieks salīdzinājumā ar to, ka gūšņi nekur nav piestiprināti. Vietām to trūkst, un augstums virs upes līmeņa ir bailīgi liels. Ja nedaudz tā kā kaut kas iekšā trīc, un te jau tā sēžot ir neomalīgi. Protams, kā īsti bezceļa braucēji, tur kā Jānis Lāsdāns vai Edgars Zaķis vai ko tam līdzīgi, tie noteikti, ka te ilgi mūrēt, kaut ko zaļāt un pārtiktu, bet es domāju, ka es esmu pārāk bailīgs. Apbrauksim šo tiltu apkārt. Arī, ja jūs mēģināsiet braukt uz Madonas ralliju pa šejieni, varbūt, ka Suntažu tiltam braucam apkārt. Vispār jau šis varētu būt ļoti labs turisma maršruts. Interesants stāsts. Bijušais dzelzceļš. Daudz vēstures pieminekļi, vecās stacijas. Jocīgi objekti gar malām, ir ko fotografēt. Es domāju, jebkurš vācietis būtu sajūsmā par tādu maršrutu.
zinot, kā vācieši mīl vilcienu modelīšus. Bet vienīgi šādi pamesti tilti varētu būt tas, kas šo ideju par skaistu turisma maršrutu nogalinās. Neviens tak negribēs atbildēt par to tiltiņu, kurš drūk kopā. Taču pagaidām viss, kas grib, te pārvietojas un atbild paši par sevi. Un nesakiet, ka mēs jūs nebrīdinājām. Ja izdomājat braukt, tad apzinieties, ka tā ir ekspedīcija un jūs riskējat uz savu galvu. Šķērslis var būt jebkurā visnegaidītākajā vietā uz ceļa, un arī samainīties ar pretimbraucošo nav liela iespēja. Nu ko, esam pusceļā, Suntažu stacija. Tikko esam padavušies pirmajam šķērslim. Tiltiņu nepārbraucām. Līdz pusceļam esam tikuši salīdzinoši mierīgi, bet jo tālāk braucam, jau šķiet senāk te jau novāktas sliedes un saugus garāka zāle, kā arī radušies savi ceļa lietošanas paradumi. Cits atrads par labu esam, ka dzelzceļa uzbērums ir ļoti ērts meža izvešanai un spēj pat izturēt 10 tonnīgu traktoru. Cits jau tik tālu iejoties, ka mierīgi nogreiderē kādu stīgas posmu. Tā tas nemanot kļūst parasts lauku ceļš, un tikai kartes liecinās, ka te agrāk bijis ceļš vilcienam. Bet te atkal kāds šķērslis. Nu, kas tā ir pa valsts, kur mēs dzīvojam? Labi esam pieraduši, ka tie, kam ir zemes īpašums ezera vai upes krastā, mierīgi nosper arī tavus joslu un nevienu tur nelaiž. It kā nelikumīgi, bet mierīgi tas notiek visā valstī. Tagad pat dzelzceļam viens ir izracis vēdra pa vidām un uzlicis elektrisko ganu. Diez vai Latvijas dzelzceļam pieder elektriskais gans, vai ne? Nu, vai tiešām latvieši nevarētu vienreiz saņemties un nečakarēt labu lietu, no kuras visi varētu gūt kādu labumu? Tā pa vienam to ceļu mēs varam nomērdēt 1 un 2, bet daudz gudrāk būtu to atstāt kā ļoti savdabīgu turismu maršrutu. Un tie paši, kas tagad velk elektriskos ganus, varētu garām braucējiem ietirgot savu produkciju. Tikai vajag vienoties, ka tas ir interesanti un derīgi mums visiem. Rajonā ap Ķeipeni ir problēmas. Tur tas saimnieks salicis pār elektriskos ganus ceļa, un šeit kāds posms ir ar sliedēm. Vietēji runā, ka tas nesot līdz ērgļiem. Brauksim tālāk, skatīsimies, vai tiekam atpakaļ uz tāda dzelzceļam līdzīga ceļa bez sliedēm un gulšņiem. Šis mazais sliežu gabaliņš, cik var saprast, ir atstāts tikai ainavas uzlabošanai, un tas iepriecina. Ķeipeni par savu atbalstu punktu izvēlējušies kinofestivāla Arsenāls veidotāji, un stacijā ir muzejs. Protams, ka viņiem rūp, lai vismaz pie stacijas būtu sliedes. Nu tā, ainavai. Nu, beidzot esam tikuši līdz stacijai, kurā ir normāls perons, piebraucam tā kā ar vilcienu. Vienīgais tiem, kas varbūt ilgojas kādreiz mūžā pamēģināt braukt pa sliežu gūšņiem, nemēģiniet, tas ir ļoti lēns un ārprātīgi jocīgs pasākums. Nekur uz priekšu tikt nevar. Bet Ķeipeni stacija, protams, Arsenāla filmu cienītājiem svēt vieta, to nu katrs zina. Jā, starp citu, nemēģiniet braukt pa sliedēm, lai cik līdzeni gūšņi izskatās no malas, tie nav lietojami priekš pārvietošanās ar auto. Un lūk, kur slavenais Arsenāla tornis, kur ir paskastīts, kur atstāt savus vēstules visdažādākiem ļoti slaveniem režisoriem, kuru filmas ir rādīts Arsenālā. Nu, tepat ir Arnolds Būrovs, Juris Podnieks, Žans-Līks Godārs, Sergejs Paradžānovs un tā tālāk un tā joprojām. Protams, ka daļa pa ceļam redzētu objektu ir viegli pieejama arī no autoceļa, bet to sirreālo sajūtu, ka to ar auto piebrauc pie perona, nekur citur nevar dabūt. Taču rādās, ka ar pabraukāšanu gar peroniem mūsu ekspedīcija nebeigsies. Čuku, 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 tu, ripo vilcienīš, visu dienu dziedādās. Priekšā ceļa remonts, un stīga turpinās aiz pamatīgu uzbērumu. Taču lielāku auto par mūsu Toyota grūti iedomāties. Tā tad jāmēģina. Augšā esam, un līdz ērgļiem palicis pavisam maz. Te mūs arī vairs nekas interesants negaida, izņemot pašu gala stacijas peronu. Nu ko, misija izpildīta. Braucām tātad 4,5 stundas ar video ātrumu 24 km/h un esam veikuši šo 75 km divas reizes nedaudz nobraucot no trases. Bet iespējams tas ir. Tad, ja brauksiet uz Madonas ralliju, kas zina līdz ērgļiem varat aizbraukt interesantākā veidā nekā parasti. Taču jāizbrauc ir vismaz dienu iepriekš.